Labrīt, melnā humora top 6 par homeopātijas ienākšanu mūsu dzīvē. Tagad bērniem būs jālasa visādi pēlašķi, suņu burkšķi, citas tējas, jā. Jā, homopatizējās būs. Jā, diez kas nav vispār. Nu, redz, daži piemēri, kurus mēs jau vairākas reizes esam pieminējuši, tad nātras palīdz pret amnēziju, līdzīgi medicīnas iedarbību arī bērns žagariem. Nosmailināti, noapaļots pīlāģu koka gabals palīdz pret ātrajām kājām, pienens un strutens veicina iedegumu, līlijas marža modina pat kapu sargu, zaķskābens pievilina pilsētas zaķus un salokamā apsveikuma kartiņā ievietot kaltētu pujiene paaugstina pastnieka modrību. Nu, tādas dažas lietiņas. Ko vēl? Nu, stāstiet. Jā. Man te bija diskrēts disputs ar Dzeibotu kungu. Olafs iesūtīs tādu variantu. Jūras zāles uz ģīmja gludina krunkas. Jā. Vai, teiksim, purva vaivariņu garšas degustācija notiek tikai vienreiz. Nu, labi. Vienreizējs pasākums. Ilgvars atsūtīs mazi kartupelīši, nostiprina raksturu. Lielie savukārt izlutina. Driģenes uzlabo aerobikas vingrinājumu izpildes kvalitāti. Sūna, kas sakrauta uz galvas, spiež uz smadzenēm. Sutinātas mežrozīšu pirts slotiņas palīdz noturēt pH līmenī. Olafs tā. Rīkles gala kutināšana ar nobriedušu kukurūzas vālīti novērš aizsmakumu. Tāds. Rabarberu lapa palīdz pret odiem, jo aktīvāk to vicina, jo tā vairāk palīdz Juris. Labs piedāvājums. Savs suņu burkšķis sakārto runu vai rosina sarunas, respektīvi saliek komatus, ja? Lūk, tā. Plikstiņš ārstē nūdistus. Jānis tāds sūtīs no Jelgavas. Suņu sēnes palīdz laust līgumus ar piegādātājiem. Tas ir labs variants, jā. Ilze šoreiz no korķa koka taisīts korķis palīdz pret pļāpību. Zeķu biksēs sabāžot ušņu lapas iegūsta milzu aktivitāti. Tā, kas tad te ir? Sauja melno driģeņu palīdzēs atbrīvoties no domām par pašnāvību. Tas tikko atnāks. Pie zoda piekarināta velēna padarīs jūs simpātiskāku. Tā, ozola mizas uzlabo kanģas garšu un krāsu, jā. Nu. Tomātu lapa regulāra lietošana vairo veselīgu sārtumu vaigos. Tā, marinēti vizbuļi pret maivaboļu kodumiem. Kaspars tā izdomājis ir. Automašīnas bākā ieliec bišu māšu peru pieniņš nomierina dzinēju. Tas nu ir reiz fakts, jā. Kapātas upeņkrūma saknes būs pārsteigums viesiem jūsu dzimšanas dienas svinībās. Servēts galdā. Gulēšana egļu skuju gultā palīdz izvairīties no lāču uzbrukumiem. Kukurūzas vālīte liek vīriešiem saņemties. Nu, uzskatot, to mums atsūtīja Valters. Tā, padusēs iedzīvojusies laputu ģimene nodrošinās jautru prātu visai dienai. Gumija koka lapa zem mēles, tā iemāc runāt vietnamiski. Puķkāpostu galviņas padusēs novērš svīšanu un izdala neatvairāmu aromātu. Upju ziedi dāvā mīļotai sievai. Dāvana mīļotai sievai palīdz uzrādīt pasi amatpersonām. Labi. Beļģijas vistu noparot ar sērmukša nūju no vistas izzūda dioksīns, jā? Jā. Dīķa dūņās paturēt kādu ķermeņa daļu iegūst maigi zaļu todi. Pareizi. Un pipari veicina dziedāšanu kalnos. Aigars, Mošmiru galviņas palaizīšana veicina dziļu laimīgu miegu. Tā Mārtiņš, jā? Kamielis, kas barots ar zāģu skaidām, nerunā pretī. Nemaz. Labi. Uz pleciem uzliktas ceļmallapas palīdz soļot
taisni. Jā. Pareizi, tas ir valā. Šis ir normāls. Suņu burkšķu ēnā nolikts piens tik ātri nesaskāpst. Jā, labi. Tā. Usne ar krējumu veicina bārdas augšanu. Jā. Kalmu saknes palīdz iet vannā ar cepurī. Oša miza svaigi grausta palīdz pret tīzlu ģīmi fotografijās, jā? Viens kviesis pēc pusdienām palīdz klausīties klasiku. Kviesis. Piepe. Ikdienas 4 kilogrami, ja lieto, ja? Palīdz atrisināt komunikabilitātes problēmas. Palīdz komunicēties, ja? Labi. Pulpēdis pie ķīseļa modina iztēli. Ķīselis ar pulpēdi. Peldošie pulpēži. Tiek pasniegt. Nu, un man liekas, tev ir vēl kāds? Man 2 ir kondensētas stabulītes, sulas palīdz paņemt otro lā, un daži skaistu ziedu kaisījums un maisījums palīdz nest sveicienus. Bet, nu, man liekas, ka vislabākais šis te ir ūdeņsrožu kārtojums palīdz vienaldzīgi klusēt. Nu, tas tā skaisti pie Jāņiem, jā? Nu, pulpēns pie ķīseļa modina iztēle arī tik labi, protams. Bet, nu, labi, es domāju, šis te ūdensrožu kārtojums palīdz vienaldzīgi klusēt. Liene, ja? Jā. Liene mums atzvana, ja? Un saņem balvu. Nevienaldzīgi neklusē. Zvani mums un noskaidrosim. Varbūt, ka tieši tu būs tā, kas brauks uz Stokholmu.